fināla nodarbības finālā. Aicināšu Latvijas Universitātes tenoru profesoru Vjačeslavu Kaščējevu, kas jums vairāk pastāstīs par kvantu fiziku, nekā jūs jau šodien esat dzirdējuši. Paldies, Valter! Tā, viena mirklīti, saliekam tehniskās lietas, man veik mana prezentācija un varētu tās priekšējās gaismas mazliet mazināt. Tā, lai tas tā kā vilks un sarkangalvīte. Jā, vai tu mani redzi, vai jūs man redzat manus slaidus? Es kā vilks, kā tenur profesors nāku biedēt mazus skolēnus. Hei, jaunieši, jūs nemaz neesat maziņi, jūs esat lieliski, gudri, jauni, motivēties, sēdē ar atvērtu muti skatoties, cik daudz ir to, kas ir nākuši regulāri uz šīm nodarbībām un ir ņēmuši pretī to, ko šī lieliskā jauno fiziķu komanda jums ir likusi priekšā. Ja? Tā kā lieli aplausi jauno fiziķu skolas komandai. Tas nekas, ļoti labi, man ir laiks, tas atsīt, iesildīt publiku aprunāties. Tiešām, un visiem, kam jāsāk pierast pie celebrity statusa, kuru uzvārdus vēl neprot lasīt, jūs domājat mazam skolēnam no Purciem priekšpilsētas ar uzvārdu Kaščējevs, viegli gāja, ja? Bet nekas uz 12. klasi iemācījās. Nabaga, yes, jā, tieši tā. Wow. Jā, tātad, mani sauc Vjačeslavs Kaščējevs, var vienkārši slava savējiem šeit jauno fiziķu skolā, it sevišķi sezonas finālā, saulainajā sestdienā, jūs visi esat savējie, un kā es jau minēju, es esmu zinātnieks, esmu universitātes profesors un pasniedzējs, un īpašajos gadījumos, tajās īpašajās svētdienās, man ir tas gods būt padziļinātās teorētiskās daļas lektoram jauno fiziķu skolā. Lūk, un labi, es mēģināšu jums piedāvāt stāstus. Es neesmu gatavojis tik precīzi strukturētu un saprotamu prezentāciju un nodarbību, kā lieliskais Ģirds Zāģeris, ja? Tā kā, bet es centīšos, kā jau Ņūtons ir teicis, ka viņam prasīja, kā es varētu sasniegt tiek daudz, es stāvēju uz milžu pleciem, ja? Uz Kristiāna un Ģirta pleciem es noteikti atbalstīšos savā stāstā. Bet tad tas mans galvenais, varbūt, virsmērķis ir nodot to feelingu, kā tas ir kvantu fizika šodien un nākotnē. Lai jūsos nepaliek priekšstats, ka kvantu fizika tas ir tikai Bors ar Einsteinu sēž pie kamīna un spriež, kā tur tam Schrödinger kaķim iet. Ja? Vai šodien jūs dzirdējāt par Šternu un Gerlachu, ja? Un tad, tagad jūs jau zinat, ka katrs, kuram mājās ir kāds Šterna Gerlacha aparātiņš, varētu kaut kādu protokolu taisīt. Bet es gribu parādīt, kā fizika iet mūsdienu kvantu tehnoloģijās un kaut kādu iedot ieskatu kvantu dzelžos. Bet sāk man, protams, vajag ar kvantiem, un šī ir bilde, kur iespējams daudzi jau ir redzējuši arī manā izpildījumā. Jums kā fiziķim, es sevišķi gribu iedot tādu instrumentu. Ja? Ja jūs gribat saprast, vai kāda teorija, vai kāda tehnoloģija tiešām ir kvantu, veriet vaļā aprakstu, meklēt tajā šo te konstantu, Planka konstantu. Ja? Starp citu, Planka konstantai var visus ciparus mācīties no galvas. Ja? Tie ir nodefinēti līdz galam. Lai vairāk, man vajag kaut kā ar jums kontaktu. Džouli reiz sekundē izskatās jocīgi un tie likumi un formulas, bet kāpēc tas skaitlis ir fiksēts precīzi? Tāpēc, lai pateiktu, kas ir džoulis, ir jāzina Planka konstanta. Mūsu mērvienības sistēma ir iesakņota kvanta mehānikā. Sakiet man lūdzu nozīmēt, kas ir 1 kilograms? Kāda ir aktuāli, precīzi 1 kilograma definīcija? Silikona atomu skaits, ļoti interesanti, bet būtu Avogadro skaitlis. Ja? Tur droši saucies mikrofonu kartošu. Saki no vietas, jā. Jā. Jā, tie cilindri uz svariem. Ja? Līdz 2019. gadam kilograms bija viens speciāls, īpaši unikāls cilindrs Parīzē. No more.
oficiāla kilograma definīcija, un es neticu, 24. gads, bet pareizi, tas tika mainīts tikai 19. 1 kilograms ir tāda masas mērvienība, lai Planka konstants vērtība būtu 6,626,0701, 5 reiz 10 mīnus 14. Lūk, tā kā, pie tā, ka kvanti tiek izmantoti visprecīzākiem mērījumiem un pat mūsu mērvienības sistēmas definējumiem, pie tā es varbūt vēl atgriezīšos. Bet šajās bildītes es gribēju parādīt to, ko saprotu ar kvantiem, tā kā ar lietvārdu, jo latviešu valodā, ja saka kvantu fizika, kvantu tehnoloģijas, tas ir vairāk kā īpašības vārds. Ja? Reizēm saka kvantiskas, ja, teiksim. Kvantiska atslēgu dalīšana jau ir iegājies termins, tas ir tas, ar ko jūs, starp citu, praktiņā esat nodarbojušies. Ja? Lūk, bet kvanti ir diskrētas matērijas izpausmes, un es centīšos parādīt, kur iekšā, ja jūs izjaucat mūsdienu reālu kvantu tehnoloģiju iekārtu, kur ir tās sirdī viena vai otra vai trešā veida kvanti. Ja? Lūk, un tātad tas kontrasts, ja? Lai atklātu to, ka mazie magnētiņi, elektroniņi var telpā orientēties tikai diskrētos veidos, un tas ir tas Šterna-Gerlaha eksperiments un tā kartīte kreisajā pusē. Lūk, mums vairs nav jāsteipa līdzi krāsniņa, kas silda dzīvsudraba atomus. Ja? Tā viena liela tehnoloģija, kas pārvalda elektronus, tā ir tā, ar kuras palīdzību mēs visu laiku sazināmies, katram kabatā ir kaut kāds brīnum ierīce, un tai vietā, lai šos elektronus slazdotu dabīgajā ātrumā, sudraba atomā, un likt tiem kustēties vakumā, mūsdienās, ja mēs elektronus izmantojam kvantu tehnoloģijām, tie tiek slazdoti tranzistoros, izmantojot tās pašas pusvadītāju čipu tehnoloģijas, kas ir katrā telefonā. Ja? Un šeit labajā pusē ir piemērs vienam tādam ieslazdotam elektronam, es varbūt viņu pārslēgšu mazliet sīkāk parādīšu. Respektīvi, kvantu fizika ienāk katrā no fizikas sadaļām. Ja jūs pietiekami precīzi mērat elektrību, jūs sākat izšķirt diskrētus, šajā gadījumā strāvas līmeņus. Tāpat kā Šternam ar Gerlahu parādījās tikai noteiktās vietās tie sudraba atomi, tāpat mērot atsevišķu elektrona stāvokli parādās šīs te diskrētums. Un kvanti ir apakšsadaļa katrai no lielajām fizikas sadaļām, vai tā būtu mehānika, vai tā būtu elektrība, optika vai vielas uzbūve. Ja? Lūk, un šeit es nemēģināšu visu dziļi izskaidrot šo ilustrāciju, tas no nesen aktuāla raksta, bet tā doma ir tāda, ka jūs no ārpusē ar sprieguma palīdzību uz tiem metāliskiem kontaktiem varat radīt tādu potenciālu bedri, kādu vajag, lai tajā saslazdotu 1, 2, 3, 4, 5 elektronus, tur augšējā stūrīti ir elektronu skaits. Tas ir tā kā mākslīgs atoms, kurā ionizācijas pakāpi es varu vadīt. Un ja es pietiekami precīzi varu izšķirt elektrona enerģijas līmeni, tad vienā kvantu stāvokli tas var aiziet prom, otrā tas paliek uz vietas. Un tad blakus esošais sensors, un tas blakus esošais sensors, tas vienkārši vadiņš, kura pretestība ir atkarība gan no tā, vai tam blakus ir cits elektrons vai nē. Ja? Tā kā, in the end of the day, reālajā laboratorijā, tie ir spriegumi, tās ir strāvas, ļoti precīzi mērījumi, bieži vien ļoti ātri mērījumi, FPGA programmēšana, digitāla elektronika, tikai pietiekama galvenais nosacījums visās kvantu tehnoloģijās sasniegt pietiekamu izšķirtspējas līmeni, lai mēs priekšplānā nāktu tieši šīs te kvantu parādības, kuras var mēģināt eksploatēt. Jā, te ir viens cits piemērs. Palielinājumā ir parādīta tieši tā silicija tehnoloģija, kas ir uz 300 nanometriem. Tas ir konkrētais kvantu sūknis. Bija kopīgs projekts ar Francijas lielo institūtu, kas izstrādā gan konvencionālās elektronikas procesus, gan cenšas
precizēt to, kā mēs pa vienam ar šiem elektroniem varam darboties. Ja? Un tā izskatās tā sirds, kurā tiek manipulēti atsevišķi elektroni. Lūk, jā, šodien es esmu kaut kāds bezkaunīgs. Es vienkārši lielīšos, gribu brutāli palielīties. Ja? Tajā, kas attiec uz to diskrētu elektronu skaitīšanu, mēs esam iemācījuši pasaulē, kā to darīt visprecīzāk. Šīs ierīces tiek izmantotas visprecīzākajos elektriskajos mērījumos. Tur tajā aplītī ir mūsdienu mērvienību sistēma, un apkārt ir tās fizikālās konstantas, kas ir fiksēts. Jūs redzat bultiņu no Plancka konstants uz kilogramu, un tad ir viena zaļa bultiņa no elektronu uz ampēru. Jo ar elektrona lādiņš ir fiksēts lielums, un skaitot precīzi elektronu skaitu, šīs ir tā kā, tas rada elektrisko mērījumu etalonus, un tas labajā pusē, redziet, te es tā lieku bildes no zinātniskajiem slaidiem, bet ja var redzēt tos lielos kūkumus, tā ir tā precizitāte X-am elektronu skaitam, kas tajā ierīce ir. Un savā ziņā šis darbs mūsu sadarbībā ar matemātiķiem bija tā kā kļūdu teorija visprecīzākajam laboratorijas darbam elektronu skaitīšanā. Tā kā viens no tādiem tiešākiem kvantu pielietojumiem ir visprecīzāko mērījumu tehnoloģijas, ieskaitot primāro kalibrācijas ķēdi. Ja? Un tā multenīte, ja jūs aiziet uz vislielāko metroloģijas vai etalonu institūta amerikānistu, un izvēlēsieties mērvienību ampērs, viņu parādīs multenīti. Ja? Un tās multenītes scenāriju mēs esam rakstījuši Rīgā. Beidzu pēc tam būs atkal lieliešanās. Ja? Šis ir tas, ko jums rāda Google, ja jūs pajautājat, kā izskatās kvantu skaitļotājs. Es vienkārši vakar uzliku šo slaidu, quantum computer, viņš rāda šo. Kas ir šajā bildē, kā jūs domājat? Kas ir tas? Izskatās ļoti iespējīgi, ļoti daudz vadu, ļoti daudz zelta, droši vien kā varš, un tā, kāpēc šis ir kvantu skaitļotājs? Any ideas? Tas ir labi, tas ir tas, ko mārketinga departaments zina, lai tu skatītos, tur ir daudz kvantu. Ja? Aptuvenais to kvantu elementu skaits, ar ko šādi skaitļotāji šobrīd operē, no 50 līdz 200 atkarīgs no precizitātes. Kvanti būs tajā čipiņam šausmīgi maziņi, ja? Mazāks par viņa garumu, tikai elektroniskajā mikroskopā var saskatīt. Un tas čipiņš nāk apakšā. Ja? Apakšā ir tur, kur visi vadi sajiet kopā, viņi pie tā kvantu čipa ir pieslēgti. Bet visa tā konstrukcija ar vairākiem masīviem vara slāņiem nav nekas cits kā leduskapis. Tie ir leduskapi, ir tehniski termini kriogēnās iekārtas. Jo kas ir galvenais kvantu ienaidnieks? Kas lūdzu? Jā, droši, jā. Kurš? Jā, siltums. Siltums, tāpēc, ka tā ir tā nekontrolētā, nevadītā kustība. Es nevaru iestatīt, ja es nevaru atšķirt, vai esmu iestatījis nulli vai vieninieku. Nekādas interferences, nekādas kvantu skaitļošanas man nebūs. Nemitīga cīņa ar troksni. Un šajos čipu kvantu tehnoloģijas, ar kuru es esmu sācis, tad to čipu vajag atdzesēt. Raksturīgās temperatūras, lai varētu izšķirt vajadzīgus šos te viļņu īpašības elektronai un kvantu elektronikai, ir zem 100 milikelviniem, ja, 0,1 kelvini un mazāk. Lūk, tā ir ļoti atsevišķa liela nozare. Ja. Somijā ir uzplaucis liels uzņēmums, Blueforce, kas šādas iekārtas ražo, tur arī mūsu absolventi strādā. Un arī Latvijā būs pavisam drīz, un, lai zinātu precīzi, kad prasiet Agnesei, ja viņi ar to strādās, augstākā vieta Baltijā. Ja, ir šāda veida iekārta, kurā var mērīt elektronikas kvantu īpašības. Lūk, jā, es nezinu, piedodiet. Te ir, ja viņi nevis viens, bet divi. Ja? Un šo slaidu es ieliku divu iemeslu dēļ. Viens, vai jūs šajā slaidā redzat formulu, kuru jums Ģirds Zāģeris ir šorīt rādījis vai mācījis? Kur viņi ir, ja? Ģirds apstiprina, ka viņi ir. Ja? Un tā ir tā viena no galvenajām lietām, kas saista
Es teicu, ka kvantu formula ir tā formula, kur ir Planka konstanta. Labajā pusē ir kaut kāda frekvence, un jūs šajās bildēs redzat viļņus ar kaut kādām frekvencēm. Un kreisajā pusē ir enerģija. Enerģiju var kontrolēt ar sprieguma līmeni. Ja? Kas tas tāds spriegums ir? Elektriskais spriegums ir viena lādiņa vērtības enerģija. Varbūt turpat blakus tai formuli, kur ir graficiņš. Ja? Tepat ir šis te graficiņš. Lūk. Tur ir labajā pusē ir spriegums uz tā kvantu bita, horizontāla as ir laiks, un jūs redzat, jo zemāka tā enerģija, jo lēnāks ir periods, mazāks ir svārstības. Un kas tās ir par svārstībām? Lūk, jūs šodien strādājat ar protokolu, kurā es iestatu 0, viņa visu laiku paliek 0. Es iestatu 1, viņa visu laiku paliek 1. Es iestatu kaut kādu plus, kas tur pa vidu, viņš visu laiku paliek pa vidu. Bet, lai pagrieztu to bultiņu, man ir jāpieliek enerģijas starpība starp stāvokļiem 0 un 1. Man jāliek konkrēti spriegumi. Tā datorprogramma, kuru Ambainis saraksta, eventuāli tiek iztulkotā precīza amplitūdas un garuma spriegumu impulsos, kas pa tiem smukajiem vadiem nonāk no 300 kelvinu istabas uz 0,1 kelvina apakšējo plātni uz to čipu, un nodrošina, ka es varu ar impulsa garumu izvēlēties, kurā stāvoklī es iestatu to savu kvantu bitu. Tas, ko es tālāk nestāstīšu, ir kādā veidā tā loģika ir kvantu skaitļotājiem, kāpēc viņus vispār ir vērsts censties būvēt un ko ar tiem ir izskaitļot, bet izšķiroši ir tas, ka mēs kvantu līmeni kontrolējam visas enerģijas, katra šī kvantu punkta enerģiju, un ieskaitot to, un tur ir vēl viena formula no ģirta prezentācijas. Tur, kur jau sāka tas bērniņš raudāt. Man ļoti patika tas bērns, kurš raud. Ja? Pie kuras formulas viņš raudāja? Ja, lūdzu? Pie kuras formulas viņš raudāja? Šrēdingar formula, svaita lieta, jā, tur ir tā tiešām bez asarām. Jūs nekad neesat raudājuši izmisumā pie Šrēdingera vienādojuma, jūs vēl kaut ko no kvanta mehānikas nesaprotat, bet tajā Šrēdingera vienādojumā bija kā reiz enerģija, kā reiz potenciālā enerģija, ja, bija Kulona likums, ja es pareizi atceros. Kulona likums, kas nosaka, cik stipri te elektroni iedarbojas. Un tā ir atslēga, lai kvantu dators varētu strādāt. Jo jūs gribat, lai viena loģiskā vērtība būtu atkarīga no citu kubitu loģiskajām vērtībām. Tas nozīmē, ka viņiem savā starpā ir jāmiedarbojas, un tās nav nekas cits, kā jūsu vectētiņa Kulona miedarbība. Tikai tā ir jāvada ar kvantu precizitāti. Un tas ir tas, ko mēs šeit mācamies un mācam visai pasaulē, kā to darīt. Vismazāko tranzistoru, kur viena elektrona kustību pārslēdz otrs elektrons, izskaitļoja, nomodelēja mūsu doktoranta Elīna Pavlovska. Ka, ja es viņu nepazīstu, tad prasiet Agnesei, viņas ir labas draudzenes, un ja Agnes ir labi palūks, Elīna varbūt nāks kādu padziļinātu teoriju nolasīt. Ja. Lūk. Atstājušu šeit sev komfortablus ūdeņus, var nojaust, ka par elektronikas kvantu tehnoloģijām man sirds ir sevišķi tuva, bet tas nav vienīgais, ko var izmantot. Paskatīsimies, kā mani pārsteigs man nākamais slaids. O jā. Tas tā kā, ko Googles liek savos leduskapjos. Viņi arī liek elektroniku. Viņi arī liek elektroniku. Tas ir mazliet, man liekas, skolā, ja? Kamēr ir tur kaut kāds spriegums, EDS strāviņa, rezistoru virknes slēgums, paralēlais slēgums, ir ok. Kulona likuma elektrostatika, paceliet rokas, kas ir, jūtas daudz maz ok ar elektrostatikas uzdevumiem. Protams, tiem, kam vispār bijusi elektrostatika. Tā, ja? A kas jūtas, daudz maz ok ar LC kontūru un to radioviļņu frekvences aprēķināšanu L un C, galu galā skola kaut kā jābeidz, un šeit arī sēž skolu kausa uzvarētāji, tā kā tāda zinātība arī ir. Un tieši šajā 12. klases zinātības līmenī ir sakne šobrīd labākajiem cietvielu kvantu bitiem. Tie ir būvēti no kondensatoriem un spolēm. Tikai
Kas bija galvenais kvantienētnieks? Siltums, pilnīgi pareizi. Tiem, kas man teica, ka jā, protams, baterija, rezistors, strāva, siltums. Kā sauc to siltumu, kas rodas uz rezistora? Kā sauc to siltumu, kas rodas uz rezistora? Nav svarīgi, kā viņu sauc žoule, siltums, bet tas ir tāds nejauks zudums. Ja tev kaut kur plūst strāva, ja viņa plūst caur pretestību, tā pretestība silst un izjauc troksni. Jūs sataisa tādu troksni, ka tos smalkos kvantus, tās precīzi uzskaņotās frekvences vienkārši nevar sadzirdēt. Tiešākā mērījumu kļūdu nozīmē. Tātad, ko vajag darīt? Vajag tādus izmantot ķēdes elementus, kuriem pretestības nav. Un te nāk priekšā savukārt cietvielu kvantu fizikas brīnums. Ir metāli, pavisam parasti metāli, ikdienas metāli. Jums apkārt ir ļoti daudz šī metāla. Alumīnijas. Sevišķi labs nav, bet vismaz lētāks par varu, elektropārvadāšana, bet viņam ir pretestība. Alumīnija pretestība izzūd pilnībā. Ja mēs viņu liekam tajā leduskapī, zem 2,1 kalni, es skatos, kā te seja gara palikusi. Absolūti, 11. gads, kā Merlingonais, Nobeļa prēmija. 50 gadus labākie pasaules fiziķi, ieskaitot Albertu Einsteinu, nespēja skaidrot, kāpēc. Kā var pazust elektriskā pretestība? Tā ir baigi, ļoti advancēta fizikāla parādība, bet teorētiski to bija izskoduši pagājušā gada apmēram 50. grādos. Un tas, kas notiek vielas pārvēršanās. Tā ir tā kvantu vielas uzbūve. Un elektroni visi saplūst tā kā vienā jūrā un sāk uzvesties kā vilnis. Elektroniskais šķidrums sāk uzvesties kā elektromagnētiskais vilnis ar to lielo priekšrocību, ka viņš ir elektriski lādēts, līdz ar to viņu var stūrēt pie tā paša Kulona likuma. To elektroniem nevar atņemt. To pat tā maģiskā fāzu pārēj nevar atņemt. Un tas ir precīzi tas, kas vajadzīgs elektronikai. Ar elektrību stūrēt citu elektrību, bet neko pa ceļam nezaudēt. Ja? Tas viss, ko esmu ļoti gari un tēlaini izrunājis, ir stāsts par centrālu elementu supravadošajo kvantu bitu uzbūvē. Tā ir spole, kura ir veidota no supravadītāja. Ja? Un te tur var ieskatīties, tur viducī tie maziņie. Tā ir tā spole un tās lielas strīpas, niobijas strīpas, tas ir tas kondensators. Niobijas ir vēl viens materiāls, kurš paliek supravadošs pie šīm zemām temperatūrām. Un vēl viena lielā fizika, 70. gadi, Josephsons, Nobeļa prēmija un tā tālāk. Tā ir spolei, ir nelineāra atkarība, whatever it is, kas viņš bija, Phi vienāds Li. Ir tāda formula grāmatā, ja? Viņam ir Phi vienāds Li plus kaut kas I kvadrātā. Un tas ir nelineārs elements. Ja? Un līdz ar to svārstības tur ir tādas, ka var izšķirt, ka viņu enerģijas iet nevis pēc vienādiem atstatījumiem, kā harmoniskiem oscilatoram. 0,1, 0,2, 0,3. Ja? Būsiet CERNā, pajautājiet, ar ko Higgsa bozons ir īpašs. Ja? Higgsa bozonam ir tāds pats nelineārs potenciāls. Ja? Viņi Higgsa laukam bija izmērījuši to pirmo atstatījumu starp 0. līmeni un 1. Tur ir 125 gigaelektronvolti. Šeit mēs runājam par apmēram 10 mikroelektronvoltiem. Bet šīs ir nemazāk smalkas tehnoloģijas, varbūt vairāk smalkas. Ja? Jo tur vienkārši divi lieli vilcieni satriecas kopā, un tev ir jāatšķirs, kas no turienes aizlidoja. Ja? Šeit vajag visu pieklusināt un strādāt kā Sherlockiem Holmesiem. Ok, ja? Un tad tas galvenais mērķis, protams, ir, lai no šiem diviem svārstību līmeņiem veidot atkal to stāvokļus 0 un 1, un tad tur saslēdzas. Tur mēs pastiepjam draudzīgu roku datorikas fakultātei, kas tagad būs kopā ar fizmatiem, starp citu, eksakto zinātņu fakultātei no jaunā gada, lūk, lai viņiem ir dzelži, ko programmēt. Ja? Hardware is hard, un that's fun. Mēs šeit mīlam šīs smagas un šausmīgi interesantas lietas. Ja? Un ir liela industrija ar dažādu veidu kvantu skaitļotājiem, un te es pārliekšu uz citu tehnoloģiju, kuru arī ļoti aktīvi attīsta I Amerikā, I Eiropā, kas manā sākotnēji. Un tagad gan es atvedos no elektroniem, pat viņu supraudošajā stāvoklī, bet ātomi, dabas doti ideāli atkārtojumi, tankš, kubits. Bet viņus arī vajag salikt kaut kur ir ļoti kluss, mierīgs un vēlams nav nekādas temperatūras. Kas tas ir? Vakums, jā! Tie čipi, ātomi un čipi tiek turēti vakumā,
Un atkal tas viss jau sen kā aizgājis no pirmiem tur eksperimentiem, kur tā liela vakuma kamera un tur viens jons ir. Ūrs čipiņa dažu 10 nanometru augstumā. Kreisajā pusē tā ir, protams, montāža, ja? Bet tie atsevišķi punktiņi, tie tiešām ir safotografēti apmēram 50 joni, ja? Un viņi tajā vakumā karājas elektriskajos laukos, un pie burvīga lieta, kuru mums ļoti labi pārzina mūsu laboratorijās, lāzeru centrā, kā ar lāzera palīdzību izraisīt to bultiņu griešanos. Ja? Es varu pagriezt tās bultiņas no 0 uz 1 atomu stāvokļos, izmantojot precīzus lāzera impulsus. Un tās ir princips tam, kā strādā jonu slazdu kvantu skaitļotāji. Lūk. Šī ir vēl viens, tas ir kaut kāds ārprāts. Es nekad neesmu taisījis skolēniem prezentāciju, kurš paša bildi būtu taisījis 2 reizes, bet es vienkārši stāvu klāt. Es vispār gribēju būt fotogrāfs. Mēs bijām pagājuši gadu konference, kas ir tā kā katru gadu augstākie sasniegumi kvanta tehnoloģijās Eiropā. Ja? Es toreiz biju ar zinātnisko referātu, bet parasti esmu kā Andra Ambaņa fotogrāfs. Ja? Un mēs tur satikām vēl vienu latvieti, kuram arī ļoti labas siltas attiecības. Viņš bija pie kvantu fizikas skolas pirmsākumiem, Juris Ulmanis, aizstāvēja pie mums bakalaura darbu, aizbrauca uz Heidelbergu, izcilu doktora darbu aizstāvēja. Un viņš ir liels čiekurs Innsbrukas kvantu datoru ražošanas uzņēmumā, AQT. Un mēs gribējām uztaisīt ar viņu bildi. Bet viņš teica, tagad nedrīkstu, jo iet vaļā iepirkums, ja, un Alpine Quantum Technologies izstrādāto jonu skaitļotāju, tagad tas iepirkums ir noslēgts, es varu jums pateikt, viņš tiek uzstādīts vienā no superskaitļošanas centriem, 6 centri Eiropā, kas piepērk klāt šādus lielus leduskapjus, tur, kur vajag leduskapju tehnoloģiju. Viņi šos savus jonus lazdus, viņi tā kā rack-mounted, tā kā blakus serveriem spēja uztaisīt. Lūk, un tas iemesls taisīt bildi ir tāds, ka programmatūras izstrādes partneris šīm kvantu skaitļotājiem ir Latvijas Universitāte un datorzinātnes kvantu skaitļošanas centrs. Tā kā, ja jums patīk matemātika un kvantu matemātikā, rudenī būs Latvijā konkurss un tāda sekojiet ziņām par kvantu programmēšanu, tāds foršs kurs, kuru dizainējis arī vēl viens latvietis, Nīderlande Māris Ozols, liels profesors tagad, viņš arī Latvijā, mēs viņu kopā ar kolēģiem centīsimies palaist, tad var vairāk iepazīt to programmatisko pusi. Nu tā, jā, fotoni, jā. Pateicoties fotoniem, es redzu, ka Agnes ir piecēlusies, kas nozīmē, ka ir pagājis pusstunda. Es gribu izstāstīšu vēl šo, ja? Un tad darīsim tā kā oficiālā daļa būs beigusies, es ceru, ka man bišķi paaplaudēsiet, bet tad jūs esat tā kā brīvi un nejūties nērti, ka viss pietiek. Daži fanātiķi, ja tādi ir, un ja jums ir jautājums, vēl varat pateikt, un varam padiskutēt. Tad mans vienīgais laiks par milzīgu nozari kvantu tehnoloģijās, kura ir patiesībā ir daudz praktiskākā plaknei nekā tās smalkākas tehnoloģijas, kur dzelžiem vēl ir kur augt. Proti, es runāju par kvantu komunikāciju un es runāju par fantastisku resursu. Ja man liekas, jūs šai zāles pusē, es slavēju. Par ko es slavēju to supravadošo šķidrumu, kurā pārvēršas elektroni? Kas man kā kulona, adeptam un māceklim tik ļoti priecēja. Tas mani iepriecināja fundamentāli un absolūti. Ja? Un tad, kad es to esmu pilnīgi akceptējis, tas ir spēkā arī fotoniem. Viņi var ļoti tālu aizlidot bez zudumiem, ja man ir pietiekami caurspīdīga šķiedra. Šķiedras caurspīdīgums ir tāpat kā pretestība elektroniem, tās ir tās, kas šobrīd ierobežo kvantu komunikācijas protokolus. Bet tā īpašība, kuru es izmantoju, lai no elektroniem būtu kvantu datorus, ir tas, ka viņi ir elektriski lādēti. Un tas ir gan svētība, es varu kubitus taisīt ātrus un foršus, gan posts, tāpēc, ka es jūtu, es dzirdu visu elektromagnētisko spektru, ko es neesmu noekranējis. Ja? Man tāpat, ja viņš ir vakumā, uz mani nāk zemo frekvenču trokšņi. Ziemeļblāzma būs radījusi zemo frekvenču traucējumus, kurus var uztvert pareizi nenoekranēts kvantu skaitļotājs, jo vēlreiz precīzāka enerģijas mērījuma principa mums nav. Fotoniem ir pilnīgi vienalga. Vai viņi iet cauri citiem fotoniem vai ne. Optikas vienādojumi ir lineāri, un šeit tā ir svētība.
Un tā ļauj par pavisam vienkāršiem optikas elementiem, te es izcēlu rakstiņu, kur ar gan drīz veikalā, bet plaši pieejamām komponentēm, Arduino kontrolieri var norealizēt to komunikācijas protokolu, ar kuru šodien esat cīnījušies praktiņos. Un, protams, ka tas stāvoklis tirgu ir vairāki uzņēmumi, Toshiba tirgo, vairāki Eiropas startupi, kuri piedāvā gala iekārtas, kurās vienkārši tiek iesprausta optiskā šķiedra. Un te pieslēdzas tādi uzņēmumi kā mūsu TEC, kuram ir lielākais šķiedras pārklājums starp Eiropas valstīm. Viņi strādā pie kvantu drošas atslēgu apmaiņas produkta. Ja. Šeit tā bildīte ir kolēģi no Matemātikas informātikas institūta un LMT. Viņi jau pirms vairākiem gadiem bija praktiski risinājuši, kā integrēt šīs te šifrēšanas atslēgas, ko jūs esat kodējuši vaļā, viņu datu aizsardzībai. Un šīs iekārtas strādā pie istabas temperatūras, un tur jau tas ir jautājums par tirgus nišas definējumu, par inženieriskiem risinājumiem. Mikrotīkls strādā pie tā, lai viņu rūteri būtu saderīgi ar kvantisku atslēgu apmaiņu. Jūnijā būs šot produkta paziņojums. Ja? Tā kā arī šajā pusē notiek ļoti bagātīgs darbs, arī tas ir kvantu tehnoloģiju zars. Katrā fizikas virzienā kvanti atrod savu vietu pielietojumiem. Nu, tas, laikam, būtu arī viss, bet pa vidu šim visām ļoti praktiskām un tehniskām lietām mēs nedrīkstam aizmirst par to, cik brīnišķīgā pasaulē mēs dzirdējam. Ja mana lekcija bijusi mazliet nekoherenta un spuraina, tas ir tāpēc, ka es nevarēju iet gulēt vakarnakt un pateicoties tehnoloģijām, tas skaitā gan jau, ka kvantu var šādu skaistumu notvert. Jā, un arī šeit es taisu referenci uz Ķirtu Zāģeri, jo viņš rādīja jums krāsainu spektru. Un tā Planka formula ļauj arī izskaidrot, kādēļ ziemeļblāzma ir visās varavīksnes krāsās. Kas ir tā enerģija, kas izraisa pārējais starp atomu līmeņiem, un tad atkarībā no tā, kādi tie līmeņi ir tādas krāsas gaisma, kas tā par enerģiju? Kas Planka formulā kreisajā pusē, pateicoties kuram mums šonakt bija ziemeļblāzma? What it is? What is it? Kā rodas ziemeļblāzma? Kas ir tas melnais caurums? Es redzēju, es viņu nofočēju, no kurienes nāk. Kas tur ir? Varbūt ir iegans vēl vienai astrofizikālai jaunai fizikas skolas. Ticu, ka daudzi zina, negrib pateikt. Kas rada ziemeļblāzmu? Uz saules sprādzieni, plazmas, bumbas, trāpas zemei. Ja? Man tāds naivs jautājums, kāpēc tajā melnajā caurumā ir melns? Kāpēc tur nav saule? Kāpēc naktī var redzēt, ja nāk no saules? O kāpēc saule ir pretējā pusē, ja nāk no saules? Tu vari man paskaidrot? Ja nāk no saules, tad skatos uz sauli. Ziemeļblāzmai vajadzētu būt tikai dienā. Laiks pagāja, bet tas laiks, es jau griežos, es tāpat skatos uz sauli. Nemaz tik daudz dienas nav pagājušas, tikai dažas dienas. Tas nav gads pagājis, vai pusgads, lai būtu pretējā pusē. Kas tas par caurumu? Kas tas bija par daļiņām? Es ļoti atvainojos, ka es iztraucu jūsu, bet kas tas ir par daļiņām? Protams, ka kvanta, pilnīgi pareizi. Tas, vai viņas kvanta vai klasiskas, šajā līmenī man nerūp. Tas, kas man rūp, ka viņas pakļaujas, ka viņas ir lādētas. Un ja ir Kulona likums, kas nosaka elektrisko atgrūšanos, tad ir vēl viens lauks, kuram pakļaujas lādētas daļiņas, it sevišķi, ja viņas ļoti ātri kustas. Magnētiskais, jēs! Jā, man dēlam vakardien bija viņa pēdējais pārbaudas darbs fizikā, un tas bija par magnētisko lauku. Un ko magnētiskais dara ar ātrām daļiņām? Pilnīgi viņš novirza tās, un zemes magnētiskais lauks novirzot šīs daļiņas gan mums pasargā no radiācijas, gan stūrē to plāzmu gar magnētiskā lauka līnijām. Uz turieni rāda magnētiskais lauks no ikšķiles. Viņas tiek atmosfērā, šīs daļiņas tiek atmosfērā, un tieši tur arī sabremzējas. Jā, tas vēl par kosmosa fiziku lielu stāstu izvērst, kuru es droši vien no šīs vietas arī izvērsīšu. Šobrīd pateikšu lielu paldies, draugi. Liels paldies!